Kas lido vēl uz Koreju? Paceliet rokas. Mēs lidojām maijā. Tā šeit pastāstīšu savu tādu stāstu. Mani sauc Natālija Poļakova, man ir 48 gadi, man ir 3 dēli un 2 mazbērni. Jā, es jau esmu papuška. Jā. Daudzi man pazīst tā kā TikToka zvaigzne. Kas man pazīst no TikToka? Paceriet, wow, cik daudz, kas skatāties un sekojat man. Jā. Es sastādu starptautiskajā līderi klubā, jā, un man pieder izglītības centrs Bohumā, Vācijā. Tā, kādreiz mana dzīve bija parasta. Normāla dzīve. Es strādāju, man bija skaistuma kopšanas salons. Es biju friziere, manikīra, vizāžiste, pucēju sievietes no laukiem, kuras atbraucu, mēs taisījām tā kā pārvērtības. Es to taisīju bez maksas. Es gribēju palīdzēt sievietēm, lai viņas ir skaistas, jo es arī biju ļoti skaista. Jā. Man tik kādas bija. Tur man bija apmēram kaut kā 3-5 gadu laikam. Jā. Mana dzīve turpinājās, un es nekad mūžā nebūtu padomājis, ka es kaut kad varēšu nopelnīt pāri pa 10 000 eiro mēnesī. Jūs varat padomāt, ka es varu nopelnīt tādu naudu? Paceliet rokas, kas pateiks jā. Man tagad jā. Jā. Bet tas atnāks pie jums. Dzīve turpinājās, un te pats man viss sabruka. Šķiršanās, ģimene pilnīgi izjuka vienā rāvienā. Man uzreiz sākās problēmas ar veselību. Patieši man bija tāds problēmas tā kā prolaps zarnām. Es nevarēju normāli staigāt uz toaletu, man arī bija neturēšana. Es varu pateikt uzreiz, jo šeit daudz cilvēku sēž, kam ir problēmas ar zarnām, un visi klusē. Un, kad palīdz kaut kāds produkts, viņam vienkārši neērti iziet ārā un pastāstīt, ka viņām ir tāda problēmas. Bet es jums stāstu, ka man tādas problēmas ir bijušas. Tad es paliku viena ar bērniem, un es domāju, visu dzīvi man ir beigusies, nezinu, ko darīt. Vēders pūšās, man ir slikti, vīra nav, atšķīros, un ko es daru? Es tā dzīvot vairāk negribu. Es vienkārši iesvēžos mašīnā, un uz kurien es dotos? Uz Vāciju. Vienkārši, kur acis skatās, tur arī brauc. Aizbraucu uz svešu zemi, nezinot valodu. Es, godīgi sakot, vācu valodu arī tagad nezinu. Es ļoti labi tur saprotu, runāju krievu valodā. Un man visi partneri ir latvieši un krievu runājušie cilvēki no dažādām valstīm. Jo Vācija ir tāda valsts, kur ir ļoti daudz krievu runājušie cilvēki. Es biju svešā zemē, es aizgāju strādāt par aprūpētāju, mazgāju ģibenus, vectētiņām, vecmāmiņām. To taču ir kādam jādara. Bet jūs padomājat, es kādreiz biju skaistuma kopšanas īpašniece, direktori, priekšniece un pelnīju naudu. Un tagadās, kur es biju Vācijā, praktiski bez naudas, ar bērniem un pie pensionāriem mazgāju viņu ģimenes. Bet es pateikšu tā, ka man nav kauns no tā. Es pilnīgi esmu lepna par to, ka es esmu to darījuši. Mēs katri varam tajā pansionātā nokļūt, un kādam būs tas jādara. Es mācījos, un tad es sapazinos ar cilvēku, kurš man uzlūdz apprecēties. Es apprecējos, piedzima man bērns 3, viņam tagad ir 8 gadi, un paskaties uz manu seju, jā, tā biju es. Tas bija kaut kādi 5 gadi atpakaļ. Man bija stresi, man bija nervi, šķiršanās, pārbraukšana, nepietika naudas. Man bija kauns no sava vīra, bet man viņš pieņem tādi, kāda es esmu. Es tiešām skatījos un pilnīgi raudāju. Šitā bildi, kuru šitien te, man te taisīja operāciju. Un sākumā man uztaisīja Latvijā operāciju, tā bija ņūdačnaja, tāpēc arī man bija tās problēmas vairāk. Tad man salika šitādus vadus, es ar tādiem vadiem staigāju un smējos. Es saku, kam vajag telefonu izlādīt? Tiešām es tā arī staigāju un smējos. Ja? Bet gāja laiks, ko es domāju? Es domāju, man jāsakrāj naudu, jānopērk, vai jāuztaisa plastisko operāciju. Tad man viena sieviete saka, viņa saka, kam tu plastiskā operācija? Nu, pamēģini kompāniju Atomī, Korejas produktu. Es saku, kādu Korejas produktu? Es neticēju, ka kaut kāds krems vai kaut kāds emnīgs var uztaisīt tev smuku. Tā kā, piemēram, šito sievieti, tā kā mūsu Sniežam jūs redzējāt bildes, jā? Es neticēju, saku, nē, es pie kosmetologiem es pērku kremus par 50, 60, 70 eiro vienu burciņu, tolka nekāda nav. Kāda biju, tāda nesmuka, tā arī palika. Tajā brīdī. Un pēc tam es iedomājos, kā man viena burciņa krema varēja mainīt manu dzīvi.
Man vienkārši piedāvāja Eveningu pamēģināt. Es saku, nē, es nekur nereģistrēšos, tā kā es laikam visi neviens negribētu reģistrēties. Es saku, nevar būt, ka nevajag nekādu maksāt pirmo iemaksu, ka nevajag nekādu mēnešu maksājumu. Tim būri Vācijā, ja tu Vācijā ieej kaut kādā kompānijā, tu visur jāmaksā katru mēnesi, tev jāmaksā kaut kāda nauda, tev jāpērk produkcija, tev ir jāpārdot, jāskraida ar koferiem un jātirgo, lai tu dabūtu savu procentu, nekā kompānija Atomija. Bet viena burciņa krema izmainīja manu dzīvi. Tad es pamēģināju produktu, sākās ar Eveningu. Atskrēja meitene, atveda man to Eveningu, es pamēģināju. Pirmais bija tāds, tā kā man likās tāds taukājs, nekas tāds īpašs nav, bet, kad paņēmu foam cleanseru un nomazgāju seju, es uzreiz redzēju sajūtu, to svaiguma, tīru sajūtu. Kas tādu sajūtu izjūt pirmā reize? Kas lieto Eveningu? Seja paliek gaišāka, uzreiz izskatās, tu tāds jaunāks paliec, uz tādu domāju, oho, vai tas šitāds produkts ir? Un kad man pateica, ka tas maksā viss komplekts 37 eiro, tad bija 37 paundi, laikam, ja? Anglijā bija. Es neatceros. Tad vēl vispār nebija Eiropā, Atomija. Es domāju, tiešām tāds ideāls produkts. Un tad es paņēmu pilingu, uzliku pilingu, un man tad likās, ka seja, es vienmēr salīdzu ar bērnu pēdiņām. Jo viņam tādas maigas pēdiņas, un tad seja arī tāda paša palika. Tad es, rekur 21. gads un 24. gads, tāda seja man bija pēc absolūta komplekta un Eveninga. Bet tagad tās daži pateiks, Natālija, tu taču uztaisīji plastisku operāciju tikko nesen, jā, janvārī. Es pateikšu, jā, tāpēc, ka tomēr mēs paliekam vecāki, bet pateicoties Atomijai, es varēju sev samaksāt par to plastisku operāciju. Ja? Jo āda tāpatās viņa bišķi nokrājās un tāpatās tu paliec vecāks. Bet pateicoties Atomijai, man seja palika labākā un man iedeva надежду жить и dzīvot tālāk. Šitā bilde man ir Korejā. Ar kompāniju Atomija, kur bija 7 reizes, būs 7. reize. Panāca ar šito produktu. Šitas produkts maksā tikai 37 eiro, kurš var katrs sev atļauties. Mēs, kad ejam uz prezentāciju, mēs prasam cilvēkiem, kā jūs domājat, cik maksā pilings? Ko cilvēki saka? Apmēram 60 eiro. Un kad viņiem pasaka, ka tā vispār kaste maksā 37 eiro, kā nevar būt? Godīgi sakot, šitie 4 produkti apmēram maksā pie 200 eiro, ja salīdzinot sastāvs veikalā. Es atceros, kad vēl Atomija nebija Anglijā, mēs skraidījām visi tā kā traki pa veikaliem un skatījāmies sastāvs. Maskas, pilnīgi visu, mēs skrējām uz tur Vācijā lamāku, es staigājot, ja? Bet tiešām šitas produkts ir tā kā zelta vērts. Es nācu nevis uz biznesu, es nācu tikai uz produktu. Man vajadzēja, lai man tā seja ir normāla. Ja? Un tad sanāk, kad es sāku vēl lietot hemohīmu, probiotiķus, manas zarnas nomierinājās. Es stāvu bez liela vēdera, bet kādreiz man bija šitāds vēders, es būtos tā kā balons un man likās, ka es lidošu gaisā. Bet vēdera tāda vairāk nav, zarnas man ir kārtībā, no hemohīma bērnam un vīram vairāk nav alerģija, pilnīgi vispār nav alerģija. Man kādreiz tirpa kājas, rokas, bezmiegs bija. Es 7 gadus lietoju miega zāli Sandozolpidelu Latvijā pirku. Es nevarēju gulēt. Es 2 nedēļas padzēru hemohīmu, guļu tagad tā kā man vēl šī ir разбудишь. Man vēl iespējas pamostos. Tā. Tad arī sāku lietot produktu, un ko man tas produkts deva? Sāku stāstīt. Tā kā Sanita man teica, es ieraudzīju Poļakovu, kaut kur TikTokā vai tur Instagramā stāvēju ar to masku, ar to masku virinājumu, pļausties, kas tie pa produktiem tik foršas, un viņi atnāca pie manis praktiski gan pašā sākumā, kaut kur novembrī, mans atnāca. Jā, un tad mēs sākām strādāt. No sākuma man atnāca pēc 2 mēnešiem 45 eiro, Atomija vispār vēl nebija Eiropā. Tad man atnāca 90, 150, 300 eiro. Es domāju, nē, es šitajā kompānijā nenopelnīšu vairāk par 300, varbūt 500 eiro, ja to es šaubos. Kas ir tālāk? Pēc gada es noslēdzu savas masteru un 6 mēnešu laikā autosalas masteru. Bet pēc savas masteras 3. mēnesī noslēdzu diamantu. Man pilnīgi pats pa sevi aizgāja. Sāku stāstīt TikTokā, Instagramā un visur tālāk, kāds ir produkts superīgs. Es neskrēju ārā, tāpēc, ka es nezinu vācu valodu. Es runāju krieviski, latviski, tikai TikTokā.
Un tad tālāk man tā nauda aizgāja vairāk, un es joprojām neticu, ka man šitā nauda ienāk bankā kontā. 3, 4, 5, 6, 7 tūkstoši. Es domāju, varbūt 2 tūkstoši, varbūt 5 tūkstoši, varbūt 10 tūkstoši. Un tagad es nedomāju, varbūt. Es zinu, ka man būs 50 tūkstoši. Jā, un tā arī būs. Ko es nopirku no šitiem panākumiem? Es nopirku 2 jaunas mašīnas no salona. Es pa visiem saviem 44 gadiem nevarēju nopirkt 2 mašīnas pa 1 gadu. Dzīvoklis nopirku, biju 6 reizes Korejā, biju Maskavā, es ļoti gribēju būt Maskavā. Un pa šitiem 4,5 gadu man ļoti daudz piepildies sapņus, kurus es gribēju. Un tiešām. Un tagad es tā gribu uz Ķīnu, un tagad skatos jau piedāvājums uz Ķīnu, znači mani sapņi piepildās, un tālāk viņi nāk. Tā tad ir jāsapņo, jādomā uz priekšu, nevis es nevaru, man nesanāks tā kā tev. Šī ir iespēja katram cilvēkam, kas te sēž. Man nesanāks, es neesmu pietiekami labi, tas ir citiem, ne man, tā nevar teikt. Jūs visi esat pietiekami labi, jūs visi varēsiet. Vienkārši vajag pārvarēt sevi, iet un darīt. Tagad tās daudz uzdos jautājumus. Kā tu, Natālija, iet TikTokā un tu vispār runā? Pašā sākumā pateikšu tā, man bija ļoti bailes. Atceros, mēs ar Sanitu gājām Instagramā, man šitā viss trīcēja. Es bišķi šitā sarkanu vienu bišķīti nielēju, pašā sākumā bišķi, lai kaut kādu iedvesmu, un tad aizgāju. Un tās bija tikai 2 pirmās reizes. Tagad es arī gāju, man bija bail. Es pirmo reizi, kad es stāstīju Diānai prezentāciju un šitiem tukšiem krēsliem, bet kad es ieraudzīju jūs, es redzu, ka jūs man gribat klausīties, tā tad man ir jāstāst. Tā tad arī jūs domājat. Jūs nevarat ieiet Instagramā vai TikTokā vai vēl kaut kur. Jums liekas, ka ko mans vīrs pateiks, ko mani bērni pateiks, ko kaut kādi kaimiņi pateiks. Jūs nedomājat, ko kāds pateiks. Tā ir jūsu dzīve. Ja es būtu domājuši, ko pateiks kāds, es nebūtu te un nestāvētu ar 10 000 algu. Jūs nedomājat, tā ir jūsu dzīve. Tā ir mana dzīve un arī jūsu dzīve. Kā saka, jā, jums jāiet un nevajag kautrēties no sevis. Jo TikTokā, piemēram, Instagramā, tur nav tāda auditorija. Es tagad izieju, man ir jāstāsta. Tā kā sniedz tur pirmoreiz stāvēja, vēl kāds stāv, kājas rokas trīc. Jums mājās nav neviena. Jums ir tikai telefons, nepatīk izdzēs ārā. 2 reiz nofilmē, 3 reiz nofilmē. Bet nestāstiet tā, jūs zināt, man patīk tas produkts. Nē, uzmēriet uz deguna un parādiet to sajūtu, ko es jūtu. Meitenes, man ir tik gluda seja, kā es visu laiku bļauju, tā kā bērna pēdiņa vai bērna pakaļ. Es visu laiku šā bļauskajos. Ar tām maskām. Es vienkārši gāju uz visiem kaut kādu klubu, atnāku no kluba, no rīta man kaut kas ir jādara. Es uzlieku masku, paguļu 20 minūtes un arī tālāk strādāt smuka. Kādi mums ir kušoni, kāda kosmētika? Tu uzliec uz sejas, tā kosmētika pielāgo tavai sejasādē. Jā, un tu esi smuka, nu pastieties uz šito sievieti. Es atceros viņu kādreiz biju, es viņu vienkārši sākumu nepazinu. Skatos bildi viens otrs cilvēks, pavisam cits cilvēks. Un kad jūs sāksiet pucēties un skatīties kādu jums veselību, jums tiešām gribēsies iet un darīt. Ja jūs sēdēsiet šitā, es nevaru, tad jums nekas nesanāks. Ko pateiks tēvs, es domāju, ko pateiks mani bērni? Nu, sākumā man tā likās, bet es domāju, ne, tā ir mana dzīve. Tas ir, atomi ir ģimenes darbs, biznes. Šitie 2 garie dēli, vienam ir, tagad būs 30 gadi, otram 21. Kuram ir 21, viņš ir līdera klubā, Jung jaunieši, jā. Otrs ir autosalas masters, tas ir diamants. Tas ir biznes, bet mazais arī stāv un saka, mamma, es arī gribu tirgot anatomiju. Viņš ņem burciņu, skrien un tirgo, un es saprotu, ka mana ģimene atbalsta. Ļoti daudziem ir tā, vīrs neatļauj. Un man te viena tāda sēž sieviete zālē, kurai vīrs neatļauj. Mēs viņu visur nobletējam, visur soc tīklos, un viņš mūs vispār neredz. Bet tiešām tā bija. Un mēs visur noplatījām, bet pēc tam viņi atbrauc uz Vāciju kopā ar viņu, kad viņi sāka pelnīt naudu, diamantu viņu noslēdz, neturies. Viņi atbrauc uz smuku prezentāciju, jā, kas teica, var paņemt viņu prezentēt, ļoti labu prezentāciju. Jā, un vīrs līdzi, es skatos viņu ar vīru, es saku, nu, ko tu vairs netici šitai sektai, nu jā, tur tiešām var nopelnīt, un tagad viņš tā kā astīt ar viņu, jā.
tiešām tie pirmie radinieki vīri, māsas, tur nezinu, kaimiņi, visi domās, vai tas ir razvod, lahatron un tā tālāk. Ja, bet jūs nelieniet pie tiem radiniekiem, atstājiet viņus māmiņā, lai viņi vēro, lieniet pie svešiem, kurus nepazīstat. Piemēram, eit pa ielu, pieiet pie cilvēka, vai, kad ir to smuka somiņa, kurš viņi nopirkāt? Un sākās saruna, jūs zināt par kompāniju Atomi? Godīgi sakot, tas labi strādā. No 10 cilvēkiem viens taču atnāks. Un nebaidieties, kad jums pateiks, nē, ej projām, man neko nevajag. Viens pasaka, otrs atnāk. Jūs pasakiet visu labu dienu un aiziet. Protams, sirdī būs tāds sadaks, to es pati zinu, es to pati izjūtis nevienu reizi. Tie visi mani sekotāji, tik, kad redz, man ir vēl viens profils, kuras lamājos ar cilvēkiem. Jā, tāds man arī ir, un turēs no manis atnāca. Jo cilvēki skatās, viņiem nepatīk mana dzīve, viņi savā dzīvē neskatās, viņi skatās manā dzīvē. Bet ja viņi skatās, neči, tas esmu zvaigzne. Tātad visas uz TikTok un rītdienas, varēja sākt no šodienas. Jā, vod. Ko cilvēki saka, tas nav nopietni, tu tas nesatnāks, kur tas ieliedis kaut kādā sektā. Pēc dažiem gadiem, tie paši jūs radi, draugi atnāks un pateiks, kāda tu esi malucīte. Vai pastāsti man, jo man te 2 skundzītes sēž, 2, kuras atnāca, viena jau bija pašā sākumā, viņa nenoticēja, viņa atnāca otrais, bet viena vispār. Родственница. Es viņai teicu, ну надо, Солечка, ко мне приходи, pelnīsi naudu. Nē, ты чё, у меня салон, я буду ногти пилить. Tā kā es arī pilīla. Nu, vot, un beigās viņi man pazana, davai, reģistrēruju. Kaut kur viņi tur pirka kaut ko, bet tāpat viņi izdomāja, viņi skatās, ага, Полякова зарабатывает такие деньги, я тоже хочу. И в Корею хочу, и все хочу. Что, не так? Почти так. Может быть, я чуть приукрасила? Вот, nu kaut kā tā. Tālāk, jūs domājat par šito, kā jūs ejiet Korejā un saņemiet šito miljonu. Kas grib saņemt šito vāģi ar šitādu naudu? Nu visi negrib, tāpēc, ka pārējie baidās. Paceļam rokas, jā, es gribu! Malači! Вот. Domājiet par saviem panākumiem, par savu dzīvi, par to, ka jūs gribat dzīvot, ka jūs aiziet uz veikalu. Neskatieties uz cenu, nepērciet desu pa 2 eiro, nopērciet pa 22 eiro. Es vispār bez cenas neskatos. Tad citi domā, aha, zažralais, būtu man te ziedojis. Jā, es godīgi sakot, es ziedoju, ļoti daudz ziedoju, jo Bahangels arī teica, pirmos savus 2000 saņēmis, viņš 200 eiro ziedoja. Tāpat es ļoti bieži vācu cilvēkiem, nevis naudu, vai nu naudu produktam Hemahimam, kas tur ar vēzes slimo, nu vairāk bērniem, ja, es ziedoju. Un jo vairāk jūs naudu ziedosiet, jo vairāk jūs tērēsiet, piemēram, Atomī vai nezinu kaut kādai labdarībai, jums nāks atpakaļ, un es to esmu izjūtus. Jo vairāk es naudu sadodu, jo vairāk naudu nāk pie manis atpakaļ. Tātad mēs visi ejam pēc miljonu. Ja jūs te visi sēžat, значит, jūs gribat, tāpat kā es. Ja? Un viss sākās ar vienu soli. Pirmais solis, rezultāts, darbība, disciplīna, plāns un tā tālāk. Es arī kādreiz teicu, man nesanāks un tā tālāk. Ja? Tā, un kā man sanāk? No 0 līdz brīvībai bija pirmais sākums, pēc tam man bija krīze, pagrieziens, izaugsme, brīvība. Bet katram ir savs ceļš. Citam ir veselība, citam ir biznes, nokritna biznes. Cits vienkārši atnāca pamēģināt. Un viņš atnāca pamēģināt un dabūja rezultātu. Tiem boļa mēs visi esam pirmajā vagonā, vilcienā, godīgi sakot. Jo par Atomiju zinu ļoti maz cilvēku, tā kā es saku, tā ir ata, te kaut kādā sienā iemest. Ja, piemēram, jūs izieciet uz ielas, paprasiet cilvēkiem, jūs zinu par Atomiju, viņš pateiks, nē, viņš tikai zina, tie zina, kas TikTokā sēž, bet ne visi cilvēki sēž TikTokā. Jūs ejat pie manikīri, nu paņemiet to katalogu, iemet viņai, lai viņa tur zāģē vīlē, a tu viņai stāsti, priekšām tu jāzāģē jāvīlē, tev nāc ar mani uz Atomiju. Es nekad mūžā nebūtu domājis pateikt tā, met darbu pie malas, nāc uz Atomiju. Bet mēs, kad bijām Maskavā, tas bija, ja, es arī gribēju uz Maskavu aiziet, tas bija Maskavā pat 2 reizes, ja. Un tiešām cilvēki met darbu pie malas, iet Atomiju strādāt. Vot, jā, kāpēc tieši Atomiju? Atomija pirmkārt ir kvalitatīvs produkts, otrkārt tas ir gatavs biznes, jums Atomija atnāca uz paplātes, atnesa biznesu, viņš tā nolika, šeit strādā. Es tā nevaru, nu ņem strādā, tev ir mājaslapa, tev ir reklāma, pavelti, tev ir produkts,
kad mēs sakam, neko nevajag ieguldīt. Tas ir domāts, ka nevajag pirmie starta paketes, nevajag katru mēnesi no jāmaksā. Tu atnāc un nopēc zobu pas zobu bijis. Bet man ir jāpēc. Bet pagaid, tu zobus netīp, tu maksimā Rīmī nepēcā zobu pas. Tu atnāc uz savu veikalu nopēc. Viena meitene pie manis atnāk un saka, es gribu nopirkt Korejas kosmētiku un tirgot Vācijā. Internetu mājaslapu. Es saku, tev būs jāsamaksā par produkciju, uzreiz jānopērk kaut kādu, nezinu, kastes 5, 3, 2, nezinu. Te jāaiziet certifikāciju, vai tu pa melno tirgos. Tev vajadzīga mājaslapa, tā ir atkal nauda ieguldīšana, tev vajadzīga kaut kāda varbūt strādnieka, un ja to produkcija vienkārši paliks termiņš izpēcēs, tu viņu izmetīs, kur tu viņu smēri, labi, papēši var pasmēri, kaut kādu vienu, kur citu smēri. Jā? Es saku, bet Atomība piedāvā gatavo biznesu, sēdies un tik strādā. Noliktavas ir. Ir kaut kāda alerģija, aizsūti, tev samaksās naudu pa to atpakaļ, jā, tev atgriež. Mājaslapa ir, viss tur iekšā ir, video, apmācības, nāc un ņem un dari. Un aizvedos pie Pahangila. Pasēties tagad. Tā. Šita laikam kāds no jums atpazīst pats sevi. Man nesanāks, es esmu par vecu, man nav laika un tā tālāk, un vai ko cits padomās. Bet tas, kurš cits padomās, samaksās jums par īri, par elektrību, nopirks smuku krutu mašīnu, tur nezinu, dzīvok māju. Nē, protams, ka nē. Kurš tur padomās, lai viņš paliek tur domājot. Kaut gan tie domājošie pēc tam atnāk. Man ir tādi cilvēki skeptiski bija. Viņi tur teica, ka es sekta zacinula, bet tāpat viņi atnāca pie manis. Nu, moški iedo pamēģināt. Tādi arī ir atnākuši tie domātāji. Tā, es neesmu īpaši, un es vienkārši sācu, es arī nezināju marketingu. Jā, es biju kaut kādā tapervārē, es biju Avonā, pārdot 23% dabun, cik tur kaut kādas dažas ievrikus varēja dabūt, jā. Man nebija vispār nekāda domāšana par marketingu. Es laikam gadu vispār neko nezināju. Es tik māju vicināju to masku, es vienkārši nevis tirgoju, bet stāstīju par produktu cilvēkiem. Cilvēki nāca uz reģistrāciju. Jā, pēc tam ar laiku, protams, tas ir ļoti svarīgi, ļoti saprast, kā pareizi sākt. Mēs ļoti daudz kļūdas esam pieļaujuši, sākām tur likt pa labi, pa kreisi, visur ļoti daudz kļūdas, jo jāsako marketingam, jo Pahangils ir izveidojis 2 kājas, znači jums ir 2 kājas, un tiem pārējiem arī pa 2 kājām. Ne kaut kādas 5 un 10, tā kā es biju izveidojis. Tie ir cilvēki zaudēti. Ot, jā. Nebaidieties, vienkārši sāciet, jo pēc tam tie paši cilvēki, kā es saku, nāks un pateiks, kāda tu esi malec. Davai iedo pamēģināt, davai pieregistrē mani, davai tomēr pastāst, moši, ka man arī sanāks. Un tagad es varu ko pateikt. Tagad viņš teica, var guļot, pelnīt naudu, mums ar tevi vienā domāšana. Pēc vairākiem gadiem, ko tagad es guļu un pelnu naudu, tiešām. Pirmos 2 gadus es ļoti citīgi strādāju, es sēdēju pa nakti telefonā, man tagad redzēju slikti ar brillēm, bet tur naudu guļot. Es panāsāšu brilles, bet nauda man nāks. Un vienreiz arī ar vienu drušku mēs bijām seminārā, mēs abas guļam, es saku, klausies, es tagad ar tevi guļu, tu iedomājies, nauda man nāk iekšā. Es tagad tiešām guļu nestrādāju, tagad arī es ar jums runāju, man steps nāk iekšā. Rītā es iešu darīt savas darīšanas, man steps nāks iekšā, man katru dienu nāk step, 1,5, 2, 4, citreiz 700 arī skrien. Tākš to kaut kā tā. Lielāk man alga bija mēnesi 13,400 ar kapēkam. Tāda man arī bija, vienreiz man tāda bija. Tākš tu gribi šitā? Kas grib? A, kas negrib? Nu ko, paldies par uzmanību. Šitas ir mans jaunais izveidotais brands. Tas ir mans žurnāls, es pagājušajā gadā izveidoju. Tajā žurnālā ir mans stāsts, bet tikai mans stāsts un daudzām meitenēm, kuras sāka veidot savu biznesu Atomību. Arī pašu sākumu. Jūs varat noskanēt šito kodu un palasīt, bet tur krievu valodā, es domāju, ka jūs sapratīsiet. Tātad nebaidamies, ejam laivos, tiktokās uz ielas. Un tagad jūs iziet visi. Un pa vienam, sēžat lidmašīnā, runājiet, autobusā, runājiet, nebaidieties. Ja jūs gribat būt perspektīvs cilvēks, taču tu darāt un ejat uz priekšu. Paldies par uzmanību. Paldies tiešām par brīnišķīgi iedvesmojošo stāstu.
Un es ceru, ka katrs šajā zālē paņems līdzi vismaz vienu domu vai sajūtu vai lēmumu, kas palīdzēs turpināt viņam šo ceļu arī ātrumī uz šādiem pašiem brīnišķīgiem panākumiem. Tāpēc vēlreiz milzīgi aplausi. Paldies, Natālija! Paldies!